Makmilāns dzejnieks no Humbersaidas policijas iecirkņiem. Katru rītu Makmilāns dodas apgaitās, policista kurpes uzvilktas dzejnieka kājās. Šis policists ir poētisks Lāga zēns, un viņa bereti ir policista Mice. Tāds skaists pantiņš, tas ir Anglijas jau. Nevis bulgāru, bet angļu pants izrādās. Mēs esam mēģinājuši uztaisīt vēl labāks kopā ar jums. Nu, redz kā. Cits domāja, dejojām mēs stacijas laukumā. Īstenībā pievakarē ar dzērāju cīkstējos. Saules stari dāsni, lejas smaida, biedru mīļās sejas, sēžam jaukā pulciņā, tikai žēl, ka cietumā. Tā par cietumniekiem. Aha. Dikti viegli mūrniekam nolikt ķieģelīti tam policistam visu dienu ar ķieģeli jāstaipās. Drusku vienā ielu stūrī, pēc tam atkal nākošā. Nav lāgās. 3 dienas, 3 dieniņas, 3 naktiņas stāv man ceļa maliņā. 5 brangi policisti, rokas biksēs sabāzuši, steiks iekrita, olas sita un tas zuda kabatās. Jā, bulgāru tiešām. Uzlieku uz jumta lampu, lai tā griežās un lai spīd. Tad es varu pietupties un citādi labu laiku pavadīt. Uznāca man spējais vājums, nokrita man visa forma, nokrita tā koridorā, pati neceļās nemaz. Vēla puika prokurors, ķīmiķis un konstruktors, advokātam nabagam aktu vāki nodeguši. Policists, kad stāv uz vakts, pakaļā tad čimkoši blakts. Vai tu blakti traka bija, kad bezjēgā menta asinis rīja piedāvā vēl operāciju izporķī? Izporķī, nu jā. Nu labi, var būt arī tā, protams, jā. Suns ir palīgs visās lietās, tas prot ost un tas prot kost, sieva toties neko neprot, gan man viņa norausies. Kad atvēru savu seifu, vienmēr izjūtu es kaifu, jo ja tuvu seifam nopiežas, skan gandrīz kā kontrabass. Mēs ar brāli devāmies maniakus paķerstīt. Pretvakaru saķērām vismaz kādas 50. Zvērīgs princips poličiem, pat zvērīgāk par uzplečiem un proti, lai nesanātu lielāks kāzus tad, kad kāds ir lopā, ārsnieciskās vecītes un lodes mēs nekad nenēsājam kopā. Labi. Tas ir bulgāri. Ir. Šitai tāda sakārtotāk. Sirds man sitās tā kā traka, priekšā noziedznieka kaka. Un, lai slavēts univers, kakā redzams muķīzes. Izmeklētājiem jau ir jāņemās, protams. Izeju ielās acīs man guns, rokas man lielas, pie sāniem man suns. Skats man tik cienīgs, aktēs suns pacēla kāju un pietupās reizēm. Aha. Virsnieks pēcis virtuvē pie leduskapja patrulē, par mērces rūķi maskējies, viņš tīteņu bļodā noslēpies. Es aizeju skaļi, bet atnāku klusu un vienmēr man sieva maita jau ķipa kā dus. Bakstīju ar savu steku kādu aizmigušu džeku. Domāju, ka diversants. Ne, tas mūsu leitnants. Vēl tādi. Prātam netveramas lietas ir tepat pie mums uz vietas. Leitnants Cepurītis ceļā dodas tikai dāmu veļā. Esmu kļuvis princis Hamlets, man ir roku dzelži līdz, būt vai nebūt neprasīšu, kājas plati iztaisīšu. Ceļa malā stāvu es, lēdām sūcu ledenes un ar prieku augšā lejā noplivinu apenes. Mājai izlauzāmies durvis, nezinājām, kur tās likt. Vajag likt, tas katram skaidrs, tāpēc bikses pielikām.
Zin pat tirgus onkulītis, točkā alkohols ir slikts, kad mēs vienu točku ņēmām 3 dienas pēc tam vēmām. Lai novērstu pārpratumus, noņem pirkstu nospiedumus mammai, omei, opītim un bruņupucim tortilim. Mapē man ir protokoli, sviestmaiži un kokokoli. Bet kaburā, kur citiem stroķis, mana auto ātrumkloķis. Bez kodeksa nevarēju pat ne nakti pavadīt. Gan kur galvu nolikt bija tikai grūti apsekties. Izmeklēšanas eksperimenti. Tu man kaudu padarīji, slepkavnieku tēlodams liecinieku nomočīju. Bija drusku sērīgs prātiņš, domāju, būs jānoraud. Bet tad drusku izklaidējos, sacerēju protokolu. Es stāvēju ceļu posmā, ēdu vistu žāvēto, visu dienu neviens nebrauc baigi jaunu garlaicī. Kad pārvaldē mums gribas labu omu, tad aizejam pie patologa anatoma. Viņš zina 2 anekdotes, tur jautri laiku pavadām. Ļoti patīk spērt pa pautiem jau no 4 gadiem man. Tāpēc izaugšu kā vērsis, kļūšu dušīgs policists. Tad paškritīs. Un 6. mēs sēžam slēpnī, līdzi mums ir desumaises, kotletes un pīrādziņi un vēl seksa žurnālītes. Te bija nesen tāda polemika par to dāmas ņemt pa cietumu uzraudzēm, jā? Kā tas ir? Vajag vai ne? 2 kameras, te ir dāmas dziesma tāda. 2 kameras es nopļāvu centrālajā cietumā, tik vien lūdzu tautu dēlu, lai sameta kaudzītē. Un šis viens no labākajiem, manuprāt, pie iekšlietu ministrijas kā pie savas māmuliņas. Gudru ģēmu padomiņu, kompatu un pīrātiņu. Lai būtu.